Sveiks, šodien viesojamies pie tevis saimniecībā karstā, saulainā septembra sākuma dienā. Izmēģinam uz tava lauka Kokerling Ultima sējmašīnu ar tiešās sējas uzgaļiem, lai nodrošinātu sēju pilnīgi neapstrādātā laukā. Kādas tu kā lauksaimnieks saskati priekšrocības un ko tu sagaidi no tiešās sējas sējmašīnas gan tehniskā, gan agronomiskā viedokļa? Lūk, jā, mēs esam šobrīd ražošanas laukā, kurā ir nokulti vasaras mieži. Vasaras mieži ar diezgan iespaidīgu salmu atlieku, bet startējam ar Kokerling Ultimu tiešajā sējā. Klasisks sējuši esam vienmēr ar klasiku, ar kaltiem, un redzu tikai to, kad ir spēks, jauda strādājot lielā salmu atliekā, bet viennozīmīgi nepieciešama šī te, teiksim tā, jauda, vilkšanas jauda traktoram, ja jebkurā gadījumā mēs skatāmies uz 6-metrīgu mašīnu, jauda ir arī nepieciešama uz 6 metriem. Viennozīmīgi. Zinu, ka tu arī savā saimniecībā strādā jau ar klasisko Ultimu. Kādas priekšrocības tu saredzi šai sējmašīnai? Jā, strādājam, kā teikt, vikingi. Strādājam ar 3 metriem Ultimu, strādājam šobrīd ar 4 metriem, un šodien mēs ar 6 metriem tiešajā sējā, bet jā, šī atšķirība ir pavisam vienkārši, mums labi zinām, priekšapstrāde nav nepieciešama, ejam pa tieši salmos, skatām lauka struktūras un lielā mērā, jā, daudz izkrīt starta pozīcijas, kur klasiski mēs sastrādājām augsni vai ar kultivātoru, vai klasiski ar diskiem. Šīs te pozīcijas slēdzās nost un ejam tiešā sējā ar Ultimas sējmašīnu. Jā, bet tev apmierina šis rezultāts. Mēs šobrīd arī stāvam uz šodien apsēta tava lauka, kur ir sēti ziemas kvieši. Vai tev apmierina šis rezultāts, ko tu redzi? Jā, viennozīmīgi apmierina, jo tas, kā strādāja līdz šim Ultima iepriekš klasiski ar kaltu sistēmu, un šobrīd, ko redzu tiešā sēja, vairāk, mazāk pārliecību, saku, jā, viss strādā un ir lieliski, vienkārši liela uzmanība jāvērš tam, lai šī salma atlieka ir diezgan, teiksim tā, pēc iespējas mazāk uz lauka un strādās mašīna ies tāpat kā līdz šim arī kalta mašīna iet, bet ļoti daudz resursus mēs varam ietaupīt šajā tiešajā sējā. Jā, jo ilgtermiņā noteikti lietojot šādu mašīnu, tas pienesums būtu ļoti iespaidīgs gan naudiskā ziņā, gan samazinot izdevumus. Viennozīmīgi, jā. Jā, super, paldies, Klau, ka ļāvi izmēģināt mums sējmašīnu savā saimniecībā. Uzticējies mums, ka rezultāts būs labs un nebūs jāpārsēj. Tā kā super, liels paldies tev par to. Braucam tālāk.